Stilam ir cena. Šodien kopā mēs ar Džoannu Suraju meklēsim labākās variācijas par darba apģērbu. Vai jūs būtu gatavi piedalīties raidījumā, kur stilists pārģērbtu jūs second hand veikalos? Nē. Jā, kāpēc gan nē, bet ne jau šodien. Ja tas ir šodien. Šodien un tieši tagad. Tieši tagad. Es nevaru, es teicos atpakaļ darīšanām. Vai pajautāt, vai jūs būtu ar mieru piedalīties tādā raidījumā, kur stilists jūs pārģērbtu lietoto preču veikalā? Oho! Tas nu gan man ir pārsteigums. Būtībā es būtu ar mieru, bet man ir tāda vajadzība. Man ir vajadzīgs, es esmu friziera, un man ir vajadzīgs atbilstošs tērps. Un es ļoti meklēju, jau izskraidīju te veikalus un nevaru atrast. Esat gatavi? Tad varam doties. Tad dosimies. Sveiks, es esmu Džoanna. Šodien es būšu šī raidījuma stilistis. Mūsu galvenais uzdevums šodien ir atrast klasisku tērpu darbam mūsu šodienas varonai Inārai. Mēs varam doties. Ejam. Pašlaik meklēju kaut kādas vienkāršas detaļas, ko var pielikt, lai būtu ērti un tam pašam darbam. Nedaudz reklāniņš un varētu būt interesanti kopā. Tāds akcentiņš visam tumšajam. Pirmkārt, viņi ir frizieri. Tātad viņai vajadzētu tāds brīvāks rokas, ja viņa mazgā matus un vispārējo darbu. Bet tas nenozīmē, ka viņa nevar staigāt arī, tā, ka viņai nav klienti tur žakatītē un tā smuki, vai ne? Es žinoju savu ratu. Reāli krūti. Chanel, normāls kājas svārkrēl. Nu tā, ka darbam, piemēram. Koķeti. Koķeti varētu staigāt un tā. Jā. Viņš dažkārt atšķirās 38, 40. Nē. Viņam varbūt sēdēties, ja kaut ko pievilkt. Varbūt kaut ko pievilkt. Es pieturos pie tā, ka ir klasiskais stils. Klasiskais tur jābūt galvenais, ka tur jābūt žaketei vai kaut kādam ļoti formālam apģērbam. Mēs pastīsimies, kurš labāk dara krekliņš un kuras biks mums pie šitās te žaketītes kopā ar šo krekliņu, kam ir savāktās piedurknītes un vieglu trikotāžu, kuru Ināra vienkārši varēs uzvilkt uz augšu. Un, ka vajadzēs darboties uzvilks, kad nevajadzēs novilks nost, būs smuki. Sakot otrais pie otrā, un šausmīgi patīk šitā žaketa, nenormāli. Un es viņu gribu piegrimēt vai pie šitā te komplektiņu vai pie tā. Manuprāt, vislabāk viņš iztīties pie šitā, ja šeit ir pirmkārt. Vai baltais vienkārši krekliņš vai šitas te. Mums ir tādiem volāniņiem un priekšu vieglu, ar tādu vieglu silētiņu augšņā. Un trešais, var sakot, izgājis kaut kādiem matkāpītēm. Tās krāsas, tad labi viņas var būt tumšākas, bet arī ļoti ieturētas un bez nekādām tur liekām detaļām, jo nav tāds vajadzīgs kaut kādā liešķajā vai darba apģērbā.
Inčīgās biksītes, kas vairāk tā kā ziemai, bet mēs piemeklējām arī zābukus un būs labi. Es mācos Helsinkos Skandināvu dizainā, mākslas menedžmentu un mācos pārdot mākslu un dizainu. Ikdienā es strādāju Skandināvu dizainā, tāpat Latvijā, Latvijas filiālē. Strādāju trikotāžu. Es pabeigšu Rīgas dizaina mākslas vidusskolu tieši trikotāžas apdarbs. Un tā monta tāpatās jau valkās visur līdzi. Brīvāks bikses melnās, samainījām zābakus uz garākiem. Mazums vajag kaut kur izskriet. Viegla blūzīte, tumšs zilā krāsā un paņēmām akcentiņus, kas arī, ja mēs izējam uz to, ka mēs tā kā saliekam ar visiem matiem visu kopā un lai mēs tā kā atdzīvojamies, nebūtu tik drūmi. Paņēmām to pašu siluetu, kad augšā mums ir brīvāks un apakšā mums ir ļoti izceļam kājas, ko mēs arī varam darīt ļoti mierīgi. Tas ir darbām diezgan ir ērts. Gauža klasiski melni pelēkais, kur mēs paņēmām atkal mūsu skaisto žaketīti ar vienkāršo trikotāžu krītošu krekliņu, ar mūsu pelēkiem svārciņiem, kur mums bija tā foršā spīdīgā faktūra, zabaciņu uz papēdīšu maziņa, kas uzlikām vienkārši pulkstentiņu, kas mums atkal balts sajiet atkal kopā ar šām brillītēm. Viss klasisks un vienkārši. Tā esam izvēlējušies gala rezultātu komplektiņu, kas mums pašām mamām divām patīk vislabāk, kas ir diezgan paradoxāli ļoti veiksmīgi gan stilistam, gan cilvēkam, kurš to vilks ir patīk tas viss. Tas komplekts gatavs, mums ir slimfit bikses, mazie smukie zabaciņi uz konkrēti papēdīši, ļoti labi. Līna žaketa ar ādas malu, kas ir divi dažādi tā kā to materiālu kombināciju, kas vienmēr iet modē. Vieglais krekliņš, kas mums dod vienmērīgo siluetu. Mēs apslēpjam visu, kas mums vajadzīgs un parādam visu, ko vajag. Sākam taisīt matus, mazgāt visu, novelkam žaketu, mums ir īstās rokas. Un akcents uz tieši mums brīlītes, mati, rītīgi smuki, visu kopā iztās ar lielo akcentu ar kakla rotu. Cik izmaksā izveidotais tēls kopsumā? Apmēram 90. No ap 100 latiem. Apmēram 120 latus. 50, 60. Kaut kur 300. Varētu būt uz 50 latiem. 5 pakaramo sistēmā, cik jūs atzīmi liktu? 3. Nu 4. 4 pakaramē. 4. 4 nevajag. Nu, droši vien, ka 5 iedot. Džoānas Surais veidotais darba apģērba komplekts izmaksāja 32 latus. Un aptaujātie viņi novērtēja ar 4 pakaramajiem.